Mani sauc Andžejs, es strādāju Juzefa Pilsudska Daugavpils valsts poļu gimnāzijā. Skolā es strādāju 1. gadu, 5. klasī. Es pasniedzu sociālas zinības. Pēc noteiktiem dokumentiem, pēc grāmatām, pēc profesijas standartā, pēc mācību programmas un pēc galvenā dokumenta, kas ir Bībeles principi, pēc kuriem, manuprāt, ir jāstrādā katram skolotājiem, audzinātājiem, trenerim, vienalga tam, kas strādā un mēģina iemācīt kaut kādas vērtības, kaut kādas zināšanas jaunai paaudzei. Tikreiz mums būs ēšanas. Viņu saucamies Ilona! Ot, māli, tikai tas laiks nes. Tā vienas laiks, jo vienas skolotājs. Ārpus skolas stundām es strādāju ar jauniešiem, vadot breika deju nodarbības, kur mēs attīstam radošu domāšanu, spēju savas emocijas izrādīt caur dejām, caur kontaktu ar sabiedrību. Savā dzīvē izdevās jau iegūt diezgan daudz pieredzes, strādājot ar jaunatni, organizējot dažādus pasākumus, vadot breika skolu, strādājot gan rajonā par breika deju skolotāju, gan strādājot bērnu vasaras nometnēs. Un esat laipnīgi gaidīti jūs un jūsu bērni mūsu skolā.